Labdien, dzīves! Augusts klāt, paskatīsimies, ko taro vēsta. Zīmīgi mierīgi, ļoti mierīgs un lēns un apcerīgs mēnesis gaidāms, un vairāk klusumu, un vairāk mieru, un vairāk būšana kaut kur pie dabas, un vērošana, un nesteidzīgums. Ja? Un tādēļ daudzies jau dzīves saka, tagad es domāju, kāds nesteidzīgums, man te viss jādara. Nu, dažreiz jau dzīvi ieregulē tā, kā tam ir jābūt. Viņi saka, nesteidzies, ka tad, ja tu to darīsi, teiksim, nākamajā mēnesī, visi ies daudz ātrāk un raitāk. Un šajā mēnesī tu vari vienkārši patērēt ļoti daudz enerģijas uz lietām, kuras neatrisinās, kuras neiet uz priekšu, kuras neizdodas ietekmēt. Un tādēļ kosmos aicina ļauj, lai situācijas notiek, paskaties uz to no cita rakursa. Tās ir, teiksim, arī šīs kārtas viens no vadmotīviem. Paraugies uz lietu no malas, paraugies uz sevi no malas, paraugies uz, ja ir kāda sāsināta situācija un mēnešu laikā gadās mūs tādas, paraugies, kā tas izskatās, kā apkārtējie redz to, ja? Un iespējams, kad mēs izkāpjam ārā no sava tā emocionālā ķermeņa, kad mēs paši neesam tā kā ļoti emocionāli iesaistīti tajā, mums ir ļoti viegli saprast, kas būtu maināms, vai ko tagad nedarīt vienkārši. Ja? Tādu mieru un tādu raudzīšanos no malas vismaz. Tas ir labs veids, ko patrenēt. Darbā ļoti auglīgs laiks saistībā tiem cilvēkiem, kam ir vajadzīga ideja, kam ir vajadzīga izdoma, kam ir vajadzīga fantāzija, kam ir vajadzīgs veids, kā es varu kaut ko uzradīt, uzģenerēt. Tātad šeit ļoti spilgti un labi nāk šīs te idejas, un es teiktu arī uz šī te miera fona, uz tā, ka jūs nesteidzaties, ka jums ir laiks, ka jūs varat apcerēt, ka jums ir nav tur jānopelna naudu, un ja 5 gadus plāns jāsastāda, jūs varat mierīgi apcerēt lietas, un jo lēnāks un mierīgāks jūs esat, jo veiksmīgāk šī te vīzija veidojās. Ja? Citām zivīm šī kārts var nozīmēt ļoti siltas, draudzīgas, mīlīgas attiecības darbā. Tas nozīmē arī, ja, ka tāda īsta vasaras noskaņā visiem darbā, arī kolēģiem, arī apkārtējiem cilvēkiem, tāda pieņemšana, darbošanās kopīgi, gandrīz tā kā tādi svētki, ja? No darba varbūt arī nekas daudz nebūt, ja? Tāda ideju ģenerēšana, bet nevis ideju, bet fantāziju un tādu domu un tādu ideju lidojumu, nevis tā, ka mēs precīzi zinām, kā. Un partnerības dzīves. Ar partneri ļoti labas attiecības šajā mēnesī, daudz kopīgu ideju, kopīgu braukšanu, pārvietošanās, un kur gan ir vislabākās sarunas par to, kā mums iet un ko mēs varētu darīt, ja ne mašīnā sēžot blakus vai uz mocīšu, grūtāk mazliet vai jau kādā veidā, kā jūs pārvietojas, varat arī vilcienu, autobusu, tā kā sarunas ceļā, domāšanas par to, kā mums uz priekšu, ko mēs darīsim, ko mēs varētu, ko mēs varētu gribēt kopā kā pāris. Un galvenais sajust to blakus esošo sajūtu, ka mums ir vienam ar otru kopīgs ceļš, un mums ir kopīgas sarunas, un mums ir kopīga nākotne. Tāda ļoti skaista kārtas, gribētos teikt. Varbūt tādēļ, ka jūs būsiet mazliet paņēmis kādu brīvu laiku, mīļās zivs, ja? Un tiem cilvēkiem, kas tikai meklē attiecības, šī kārta sola notikumu attīstību, dinamiku, iepazīšanos ceļā, iepazīšanos transportā, iepazīšanos kaut kur jūs esat no punkta A uz punktu B. Un, ja jūs braucat ar automašīnu, tad iekāpiet kādu dienu sabiedriskā transportā. Ja jūs katru dienu ejat pa vienu un to pašu trajektoriju, nomainiet trajektoriju, ja, tad attiecību veidošanai šajā mēnesī ir ļoti iespējama. Un ko vēl vajadzētu izdarīt augustā? Ko vēl augustā vajadzētu izdarīt? Augustā vajadzētu vismaz vienu ballīti, vismaz vienu skaistu ballīti, smiekli, prieki, cirksteles, gaismas, lampiņas un labas draugu sarunas. Tas ir tas, kas būtu ļoti nepieciešams. Lai jums izdodas, uz tikšanos!